Vēlos pastāstīt par mūsu siltuma ģeneratoru vadības pulti. Jūsu priekšā ir tāda kvadrātveida kaste, saprotiet, bet šī kaste nav vienkārša kaste. Šī vadības pults ir tik vienkārša lietošanā, tik vienkārša un saprotama operatoram, ka tas pats operators, kurš strādā ar graudu kalti, strādā arī ar šo siltuma ģeneratoru. Lauksaimniecības uzņēmumos, kur ir uzstādīti mūsu siltuma ģeneratori, nevienā uzņēmumā netika pieņemti papildu darbinieki darbam ar mūsu iekārtām. Cilvēks, kurš apkalpoja graudu kalti un strādāja ar to, tāpat strādāja arī ar mūsu siltuma ģeneratoriem. Pat tad, kad uzņēmumā bija 2, 3, 4, 5 vai pat 7 siltuma ģeneratori, papildu cilvēkus neviens nepieņēma. Jo strādāt ar mūsu iekārtām ir ļoti viegli. Es vienkārši paskaidrošu, kāpēc. Tāpēc, ka viss darbojas automātiskā režīmā. Kas ir nepieciešams no operatora? Operatoram ir jāizmanto šīs pogas, kuru ir tikai 2, temperatūras iestatīšanai no 40 līdz 160 grādiem ar 1 grāda soli. Operators nospiež šo pogu, iestata temperatūru, kas nepieciešama konkrētā graudu veida žāvēšanai, un viss. Un šī ierīce precīzi uztur šo temperatūru šajā diapazonā ar svārstībām plus mīnus no 2 līdz 3 grādiem. Vēlos teikt, ka neviena cita iekārta, ne Ukrainā, ne ārpus Ukrainas, uz to nav spējīga. Jo mums ir savi risinājumi, pie kuriem mēs strādājām daudzus gadus. Un kopumā vadības pultī papildus temperatūras iestatīšanas pogām no 40 līdz 160 grādiem ar 1 grāda soli ir arī režīma poga. Šī poga izpilda 3 uzdevumus. Kā tā darbojas, tas operatoram ir ļoti saprotami. Viņš izmanto tikai šīs 3 pogas. Šīs 2 pogas tiek izmantotas tikai 1 reizi, kad tiek iestatīta konkrētā produkta vai graudu veida žāvēšanas temperatūra. Bet režīma pogu viņš izmanto 1, 2 vai 3 reizes diennaktī. Ja tiek izmantota kvalitatīva koksnes granula, šo pogu var izmantot tikai 1 reizi no 4 līdz 5 dienās. Un mūsu siltuma ģenerators nepārtraukti var žāvēt šo graudu. Starp citu, vēlos pateikt, ka papildus režīma pogai mums ir vēl 2 pogas – šneks uz priekšu un turboventilators. Šīs pogas ir paredzētas tikai šīs ierīces palaišanai. Pēc tam viss tiek vadīts tikai ar 1 pogu. Vai varat iedomāties siltuma ģeneratora vadību ar 1 pogu? Tās ir patiešām iespaidīgas lietas. Un tas viss darbojas. Un tas ir pats galvenais.